Sveiki! Šoreiz ielūksimies kādā patiešām senā gudrībā, kas nāk no kristīgās tradīcijas. Runa ir par svētības baušļiem. Un, lai arī tie ir seni, tajos ir atziņas, kas izrādās ir pārsteidzoši aktuāls mūsdienās. Gan garīgajai, gan, arī psiholoģiskajai veselībai. Un tieši par to ir šis stāsts. Padomāsim, kā būtu, ja teksts, kas sarakstīts pirms 1000 gadu, patiešām slēptu atslēgas uz to, ko mēs šodien saucam par laimi un labbūtību. Paskatīsimies, kā šie senie principi sasaucās ar mūsdienu pasauli. Tātad, kas īsti ir šie svētības baušļi? Autori tos apraksta kā ceļveidi, kas nāk no Jēzus slavenā kalna spriedika, un te svarīgi saprast, tie nav kaut kādi strikti, neapstrīdāmi likumi. Drīzāk tie ir kā ieteikumi, pat aicinājumi, kas rāda virzienu uz patiesu laimi un svētlaimi. Jā, tātad, lai definētu vēl precīzāk, svētības baušļi ir 8 svētību sērija. Tie ir tādi kā pamatprincipi, kas palīdz veidot attiecības. Un ne tikai ar Dievu, bet arī ar citiem cilvēkiem un, protams, pašam ar sevi. Var teikt, ka tas ir pats pamats, uz kura balstās kristīgā ētika un rīcība. Labi, tagad ķersimies klāt pašam interesantākajam. Mēģināsim atšifrēt, ko šie slavenie panti patiesībā nozīmē. Un es teikšu, dažas no šiem nozīmēm ir diezgan negaidītas un liek aizdomāties. Lūk, tie ir visi 8. Svētīgi nabagie garā, tie, kas raud, pazemīgie, izsalkušie pēc taisnības, žēlsirdīgie, sirdsšķīstie, miera nesēji, un pat tie, kas tiek vajāti taisnības dēļ. Kopā tie veido tādu kā vienotu vīziju, bet katrs bauslis pats par sevi piedāvā unikālu skatījumu. Iedzilināsimies dažos no tiem, lai saprastu labāk. Tātad, pirmais – svētīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība. Momentā rodas jautājums, vai ne? Ko tas nozīmē būt garā nabagam? Tas noteikti nav par naudas trūkumu vai, zemu intelektu, tad par ko ir stāsts? Lūk, kā to skaidro avoti. Būtībā tas ir par garīgu pazemību. Tā ir spēja atzīt, ka mēs paši ar saviem spēkiem visu nevaram, ka ir nepieciešama paļaušanās uz Dievu, nevis tikai uz savu bagātību vai sasniegumiem. Un otrs solis ir nesautība. Tas nozīmē neuzskatīt sevi par gudrāku vai labāku par citiem. Tā nav vājuma pazīme, kā varētu šķist. Tieši otrādi, tā ir atvērtības un spēka pazīme. Nākamais princips, ko gribās apskatīt, ir par žēlsirdību. Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie tiks apžēloti. Šeit fokus ir uz žēlsirdību un piedošanu. Tās ir tās īpašības, kas, patiesībā ir jebkuru veselību attiecību pamatā. Un te ir tas žēlsirdības spēks. Pirmkārt, izrādot līdzjūtību un piedošanu citiem, mēs paši it kā piesaistam žēlastību un piedošanu. Otkārt, rīkoties žēlsirdīgi nozīmē rīkoties līdzīgi Dieva raksturam, atspoguļot to. Un trešais, pats praktiskākais solis, laipnība un palīdzība citiem vienkārši veicina mieru un mīlestību mūsu pašu dzīvē. Tātad žēlsirdība nav vājums, bet gan aktīvs spēks. Tā ir apzināta izvēle, kas maina gan mūsu pašus, gan pasauli apkārt. Un vēl viens piemērs no šiem baušļiem – svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Šis ir ļoti spēcīgs apgalvojums, un te ir uzsvars uz vārdu nesēji, tātad aktīva darbība. Tas ir daudz vairāk nekā vienkārši izvairīties no strīdiem. Tātad, kas tad ir miera nesējs? Pirmkārt, tas ir kāds, kurš nevis vienkārši izvairās no konflikta, bet aktīvi strādā, lai panāktu izlīgumu un sapratni. Otrakārt, tiek uzskatīts, ka šī ir dievišķa īpašība. Veicinot mieru, cilvēks atspoguļo pašu Dieva raksturu. Bet pats galvenais – patiess miers vienmēr sākas iekšienē, sirdī, un tikai tad tas var izstarot uz ārpasauli. Tātad, lai būtu miera nesējs, ir vajadzīga gan drosma, gan gudrība. Tā ir aktīva rīcība, nevis pasīva stāvēšana malā. Labi, mēs esam apskatījuši šos principus no teoloģiskā viedokļa, bet tagad pagriezīsim to visu nedaudz citā leņķī. Kā šīs senās garīgās idejas izskatās no mūsdienu psiholoģijas skatu punkta? Vai tur ir kāda saikne? Un izrādās, ka saikne ir ļoti tieša. Paskatīsimies uz šo salīdzinājumu. Senā gudrība un mūsdienu zinātne. Princips, ko sauc par žēlsirdību, psiholoģijā ir empātija un prosociāla uzvedība. Miera veidošana – tā ir konfliktu risināšana un emocionālā inteliģence. Sirdsšķīstība – tas ir par autentiskumu un iekšējo saskaņu. Un pazemība – tā ir cieši saistīta ar emocionālo stabilitāti. Paralēlas ir acīm redzamas. Un kas no tā visa izriet?
Ļoti praktiski taustāmi ieguvumi psiholoģiskajai veselībai. Praktizējot šos principus, attīstās empātija, samazinās stress, kas gan to negribētu, tiek veicināts iekšējais miers un līdzsvars, uzlabojās emocionālā inteliģence un, protams, attiecību prasmes. Būtībā tas ir ceļš uz labāku emocionālo veselību. Šis viss mūs noveda pie nākamā lielā jautājuma – kā savienot ticību un zinātni? Avoti, kurus analizējam, piedāvā ideju par tā saukto kristīgo psiholoģiju. Tās mērķis ir nevis noliegt zinātni, bet gan paplašināt tradicionālo psiholoģijas skatījumu. Un kāpēc tas ir nepieciešams? Lūk, te ir citāts, kas to labi paskaidro. Vislielākais trūkums sekulārajā psiholoģijā ir tas, ka tajā nav dieva. Būtībā kritika ir par to, ka laicīgā psiholoģija bieži vien koncentrējas tikai uz individu un viņa personīgiem sasniegumiem, bet pilnībā ignorē garīgo dimensiju, kas daudziem cilvēkiem ir, centrālā dzīves daļa. Un te ir ļoti svarīgi saprast. Kristīgā psiholoģija nav domāta, lai aizstātu klasisko psiholoģiju, nē. Tā ir definēta kā paplašinājums, kā mēģinājums iekļaut cilvēka dzīves kultūras un pieredzes garīgo dimensiju, lai radītu pilnīgāku, holistiskāku skatījumu uz cilvēku. Un kādas tad ir šīs kristīgās psiholoģijas pamatīdēs? Pirmkārt, tā tiek uzskatīta par zinātni visai cilvēcei, ne tikai kristiešiem. Otrkārt, tā ietver arī dvēseles un transcendentālās realitātes izpēti. Tā uzlūk cilvēku kā unikālu būtni, kas radīta pēc dievišķa attēla, un tā cenšas aptvert visu cilvēka pieredzes spektru, ieskaitot mistisko un reliģisko. Tātad mērķis ir skatīties uz cilvēku daudz plašāk. Labi, esam nonākuši pie kopsavilkuma. Mēģināsim salikt visu kopā un saprast, kā šī senā, garīgā gudrība apvienojumā ar mūsdienu psiholoģijas atziņām veido tādu kā, labbūtības ceļvedi. Un galvenā atziņa ir šāda. Svētības baušļi piedāvā mūžīgu ceļu gan uz garīgu, gan psiholoģisku veselumu. Tie parāda, ka šie senie principi veido holistisku plānu pilnvērtīgai, plaukstošai dzīvei, kurā garīgais un psiholoģiskais nav ienaidnieki, bet gan sabiedrotie, kas papildina viens otru. Un, lai noslēgtu šo pārdomu, paliek viens jautājums, padomāsim par to. Kurš no šiem principiem, pazemība, žēlsirdība, miera radīšana šodienas pasaulē varētu ienest visvairāk miera un līdzsvara cilvēka dzīvē? Par to ir vērts padomāt.